Nu, ko jāsaka tā, ir pāris nedēļas atkal paskrējušas, mazliet tādas īpašākas, jo, kā jūs redzat, kopš mūsu pagājušās tikšanās reizes, tas inficēto cilvēku skaits strauji pieaudzis. Ierobežojumi mums atkal ir klāt, ir maza tikai tā pārliecība, ka varētu pēkšņi viss atrisināties. Tad vēl mums šajās 2 nedēļās Romas pāvests ir mazliet tā satricinājis katoļu baznīcu. Viņš tur tā pateica, ka katoļi salicās un tā, viņš ne tā pateica, kā viņš pateica. Mēs jums izskaidrosim, ko viņš pateica. Tad, kas vēl mums noticis? Tad NASA, tiem, kam kosmos interesē, NASA paziņoja, ir sensacionāls atklājums. Un galvenais, ka viņi nepateica, kas ir. Viņi pateica, gaidiet pirmdienu. Un tad viņi pateica, uz mēnesi ir ūdeņus, 1 kubikmetrā 1 pudelīte. Pēc tam tad vēl uz asteroīda nolaidās mākslīgais tas pavadonis un sapūt puteklīšus. Un pēc 3 gadiem mēs uzzināsim, kas ir paņemts no asteroīda. Tikko mēs esam, tur vēl tiksim tā, varētu teikt, ka šodien īstenībā viena kristiešu svin All Hallows Eve, kas nozīmē visu svēto dienas priekšvakaru. Citi svin Halloween, kas nav pilnīgi viens un tas pats, tas ir pilnīgi īstenībā kaut kas cits. Katrā gadījumā, cik man izdevās ieskriet, varbūt 1 vai 2 reizes veikalā, tad tie ķirbīši un vispārējais šogad gandrīz izpalika. Mazliet bija tā, mēreni. Klusi pagāja tādēļ Halloween. Es nezinu, kā jums, kas dzīvo dzīvokļos, vai kas tur nāca un zvanījās un pieprasīja, jo valsts norādījumi bija, ka nedrīkst tuvoties viens otram. Par šiem svētkiem man nav nekāda pretenzija, lai viņi arī nav. Bet tas, ko mēs varam svinēt nosacītus 500 gadus vēsturi, tas ir 1517. gads. Kad toreiz katoļu mūks Mārtiņš Luters arī satricināja tā laika garīgo eliti. Viņš, es nebaidītos teikt, pat tādu iesīkstējušu, arī pat kaut kur izvirtušu baznīcas galmu, izaicināja ar savām 95 tēzēm, kas jums ir latviski tulkots, ne pats tulkojas, bet ir nepiesistas, bet pielīmētas pie durvīm, varat iepazīties. Šīs 95 tēzes toreiz satricināja īstenībā baznīcu diezgan spilgti. Tas ir tas, kas notika 31. oktobrī, tātad pirms nosacītiem 500 gadiem. Ko lai saka, dzīve nestāv uz vietas, vai ne? Dzīve ir diezgan interesanti, ja tā paskatās atpakaļ mazliet, tad kas tik nav noticis pa 2 nedēļām. Un, ziniet, ir tāds aktuāls joks mūsu laikā, kad saka tā teikt, kaut varētu pagriezt laiku atpakaļ. Un tad ir tāds pretī, paldies, kad varētu pagriezt laiku uz priekšu. Vēlreiz tam visam cauri negribētos iet. Tas, ko mēs esam sākuši šeit, mēs ejam cauri baptistu identitātei, mēs ejam cauri baptistu tādam Latvijas baptistu, kas arī jāprecizē, kodolam, kas ir uzrakstīts saucamajā baptistu kredo, un tur ir tāds 9. punkts, un 9. punkts jums arī ir uzrakstīts lapiņās, un tur skan tā: mēs uzskatām, ka visās attiecībās ir jātiek realizētam apziņas brīvības principam. Katrs cilvēks pats ir tiesīgs noteikt savu attieksmi pret Dievu piedāvāto žēlastību. Pieņemt to vai noraidīt. Ne valsts varai, nekādai sabiedriskai organizācijai, ne ģimenei nav nekādu tiesību piespiest vai aizkavēt ticēt Dievam. Šajā principā ir ietverta arī pārliecība par valsts un baznīcas institucionālo nošķiršanu. Tieši šādā veidā Bībelē nekur nekas nav rakstīts. To jūs neatradīsiet. Bet šis noformulējums, protams, nāk no Bībeles. Un šī ir atkal principiāla atšķirība, es gribētu teikt, reformētajām draudzēm nē, bet nereformētajām draudzēm varbūt jā. Tas, par ko es šodien runāšu, ir par brīvību. Par brīvību pieņemt vai noraidīt Dievu.
un par valsts un baznīcas nošķiršanu. Un vienā punktā tas ir iekļauts, un no vienas puses liekas, kāda tur vispār ir savstarpēja saistība, jo tad sajūta, ka īsti nav tā saistība. Un tomēr kaut kāds pavadījums tur iet cauri. Brīvība pieņemt vai noraidīt Dievu. Dažkārt liekas tā, ka baznīca gribētu pārņemt visu sabiedrību. Vienalga kādiem veidiem. Uzspiest, pakļaut, nokristīt, sagūstīt. Un ja mēs skatāmies kādos vēstures posmos, tad mēs redzam tos mēģinājumus īstenībā. Mēs redzam, ka vēsturiski baznīca tā ir centusies darīt. Un te es apzināti lietoju vārdu baznīca, jo diez vai šai baznīcai viņu vajadzētu saistīt ar kristietību. Tā nav Jēzus Kristus mācība. Tā nav Jēzus Kristus mācība. Mateja evaņģēlijā par pirmo mācekļu aicināšanu. Par pirmo mācekļu aicināšanu tur ir rakstīts tā. Staigādams gar Galilejas jūru, Jēzus ieraudzīja divus brāļus. Sīmonu sauktu Pēteri un viņu brāli Andreju. Jūrā tīklus izmetam, jo tie bija zvejnieki. Jēzus tiem sacīja: nāciet, sekojiet man, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Tūlīt pametuši savus tīklus, tie viņam sekoja. Jēzus Kristus dodas gar jūru. Viņš redz divus brāļus, viņš redz Pēteri un Andreju, zvejniekus. Tie ir zvejnieki, viņi strādā ar rokām, viņi ir ar tīkliem, iznākuši visdrīzāk krastā ārā. Viņš viņus ierauga un viņš viņiem saka: sekojiet man. Un viņi visu pamet un sāk viņam sekot. Tā ir pirmo Jēzus Kristus mācekļu aicināšana. Un pirmkārt ir kādas lietas uzreiz, kad ja tu pirmo reizi to dzirdi, tad liekas tā, tā asociācija ir tā, ka viņi paņēma tos tīklus, viņi vēl tā speciāli pacēla un tā nomet lejā. Ziniet, teologi strīdās, vai tā tas bija, vai tā tas īsti nebija. Jo ir teologi, kas uzskata, ka viņi iespējams nemaz tik karstgalvīgi nerīkojās tieši tajā brīdī. Jo pirmkārtām mums Bībele neko neatklāja, vai viņi bija pazīstami ar Jēzu, vai viņi vispār kaut ko zināja par tādu Jēzu Kristu. To mums Bībele īsti neatklāja tiešā veidā. Un tāpēc ir kādi teologi, kas arī pamatot to, tā loģiski varētu arī pamatot. Es varbūt lietoju tādu mūsdienu vārdus, varētu teikt tā: iespējams, ka šie brāļi savu biznesu vai atstāja ģimenei vai pārdeva kādam. Iespējams, ka viņi tā teikt atkāpās no valdes, bet palika īpašnieki. Ja? Tā mūsdienu vārdiem runājot. Līdz galam mēs nezinām visas tās detaļas. Tas, ko mēs šeit lasām, tūlīt pametuši savus tīklus, tie viņam sekoja. Es negribu iedziļināties visās tajās iespējamās niansēs, spekulācijās, jo īstenībā es nepierādīšu nevienu, ne otru pusi, jo tas ir mazliet ticības jautājums, bet tas nav tik būtiski īstenībā. Vai viņi tieši tajā brīdī visu pamet, vai pēc dienas, pēc nedēļas. Tas, ko mēs lasām, viņi pameta tīklus un sāk sekot Jēzum Kristum. Un lasot Bībeli, un pat ja nav lasīta Bībeli, tad mēs zinām par Jēzus Kristus mācekļiem, kas seko Jēzum Kristum. Sākās lielie Jēzus Kristus darbi, brīnum darbi. Vēlāk tauta pievienojās, tā teikt, pacēla viņus līdz beigās. Jēzus Kristus par daudz bija nēts, tai elitei toreiz. Viņš tiek apvainots, apsūdzēts, apmelots, notiesāts, piesists krustā. Vēlāk mēs zinām arī par kādiem mācekļiem, mēs skaidri zinām par kādiem mācekļiem, ka viņi ar savu pārliecību, ja par savu pārliecību samaksāja ar savu dzīvību. Viņi arī iet bojā. Un tas jautājums ir, vai toreiz Pēteris un Andrejs varēja pateikt nē Jēzum Kristum.
Ar savu prātu domājot, mēs skaidri un gaiši varam saprast, ka jā, viņi varētu pateikt, nē, es tev nekur nesakošu. Man ir savs bizness, man ir sava forša laiva, man ir savs tīkls un dzīves te vēl ir, tā nav nekāda Baltijas jūra, kas ir izsmelt. Es varu turpināt dzīvot tā, kā es esmu dzīvojis līdz šim. Ir sajūta, ka tā tas varēja būt, bet tā tas nenotika. Tas ir brīvās izvēles jautājums tajā brīdī. Un atkal arī brīvajā izvēlē es negribu ļoti iedziļināties, tāpēc, ka brīvās izvēles jautājums kristietībā ir ļoti sarežģīts. Tas ir ļoti sarežģīts. Un ja jūs domājat, ka es te vienā svētrunā, vienā īsā traktātiņā jums varētu izstāstīt visu, par ko kristīgā baznīca ir šķēlusi pat 1000 gadus šķēpus, tad tas būtu, maigi sakot, iedomīgi no manas puses. Brīvā izvēle, kristiešu pat brīvā izvēle ir ļoti sarežģīts jautājums. Un tas ir jautājums, kam arī Mārtiņš Luters savas dzīves laikā patiesībā bija pievērsies. Jozuā grāmatā, kur arī jūsu lapiņās ir šis, ir minēts kāds gadījums, kad Jozuā sapulcē vēl tajā brīdī 12 Izraēla ciltis, kas ir vēl kā ciltis, viņi pat nav vēl īsti līdz vienai tautai varētu tikt nokļūst. Viņš viņus sapulcē un atgādina visu par Dievu, ko Dievs viņiem labi ir darījis, kā Dievs viņus ir aizvedis no punkta A uz punktu B un atkal no B uz A, un kā viņi ir vadāti, un kā viņi ir cīnījušies, un kā viņi ir izcīnījuši kādas uzvaras, un tas viss pateicoties Dievam. Un neskatoties uz to visu, Jozuā 24. nodaļā saka tā: bet ja jums netīk kalpot kungam, Dievam, tad izvēlieties šodien, kam kalpot. Vai nu dieviem, kam jūsu tēvi kalpoja vidpus upes, vai amoriešu dieviem, kuru zemē jūs mītat, bet es un mans nams, mēs kalposim kungam. Jozuā saka Izraēla izredzētai tautai, kā mēs viņus mēdzam saukt. Izvēlieties, kam kalpot. Izvēlēties. Vai nu tiem dieviem, kuriem kalpoja jūsu tēvi, vai nu tiem dieviem, kur jūs tagad dzīvojat, un šeit tie apkārtējie cilvēki tādiem dieviem tic. Vai arī jūs izvēlaties ticēt un kalpot vienam vienīgam dievam. Varbūt nedaudz izraut no konteksta, kas vienmēr ir jāuzmanās, un tomēr, es domāju, paliek tā esence, kad Jēzus Kristus Mateja evaņģēlijā, viņš saka, neviens nevar kalpot diviem kungiem. Vai nu vienu tas ienīdīs un otru mīlēs, vai arī vienam izdabās un otru nicinās. Dievs ļauj mums izvēlēties. Viņš atstāja mūsu rīcībā izvēles brīvību. Ticēt Dievam vai neticēt? Sekot viņam vai nesekot? Un tajā pašā laikā viņš mūs spiež no savas puses izvēlēties, izdarīt to izvēli. Dievs mēģina, lai mēs neatstātu to neatbildētu. Jēzus Kristus ļoti radikāli saka. Viņš saka, nav iespējams kalpot diviem kungiem. Vai nu tu mīlēsi un kalposi vienam, vai nu otram. Dzīvē varbūt mums ir mazliet tāds vidusceļš kaut kur atstāts. Bet Jēzus Kristus saka diezgan skaidri, vai nu tu vienu mīli un seko viņam, un otru tu ienīsti, vai nu tu otru mīli un seko viņam, un tad tu to pirmo ienīsti. Mūsdienās ir aizvien populārāk paliek šī doma, ideja un jauniešiem, ceļš jūs, kas esat jauniešu vecāki, jūs saskaraties vai saskarsieties ar šo ideju, šo konceptu, ka visas reliģijas ved pie viena Dieva, ka tas viss var saplūst kopā, un ko tur tie cilvēki šķiro un dalās, tas nav vajadzīgs. Tā teikt, visi ceļi ved uz Romu, tā teikt, arī visi ceļi ved pie viena Dieva. Kristietības pamats ir Jēzus Kristus. Jūs, domāju, saprotat pēc vārdiem kristietība un Kristus. Tur ir diezgan kaut kas jau iekšā fundamentāls. Un ik viens, es domāju, Latvijā, 99% cilvēku mācēs nosaukt ir Dievs Tēvs, Dievs Dēls, Dievs Svētais Gars. Mēs kristam Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā.
Kristietības pamatā ir trīsvienīgs Dievs. Un tagad pamēģiniet šo pateikt musulmaņiem, ka Jēzus Kristus ir Dievs. Tas jums var beigties, kā tas ir beidzies dažiem Eiropā, ar nocirstu galvu. Viņi nepieņem tādu konceptu. Viņi saka, jā, ir Jēzus Kristus, pravietis Jēzus Kristus. Viņiem Korānā ir rakstīts, jā, pravietis Jēzus Kristus, bet bija pēc tam nākamais pravietis, kurš sarakstīja visu pareizi. Viņi atzīst vienu Dievu, bet ne trīsvienīgu Dievu. Paņemiet hinduistus, paņemiet pāratdzimšanas konceptu. Kāds Dievs? Kādas citas reliģijas, kur ir simtiem, tūkstošiem vai speciāli norādīts bezgalīgs Dievu skaits? Pie kāda viena Dieva var nokļūt? Arī Latvijas vēsturē skatoties, pagājušā gadsimta 20. gados neatkarību atzinuši latvieši arī sāk domāt kaut kādu. Mums ar kaut kādu vajag savējo vietējo reliģiju. Ja es paskatītos, kā tā dievturība ir tapusi, tad tieši tā viņa ir tapusi. Mums vajag savēju un neiesim mēs te citiem lūgties. Un mūsu nosacīt mīļie ķirbīšu svētku vakar. Pie kāda Dieva tas ved? Kāds ir tas Dievs? Nav nejausmas. Izvēlies šodien, kam kalpo. Vienlaicīgi tā ir brīva izvēle. No otras puses, tā ir izvēle, kas ir jāizdara. Un tieši visa šī ietvarā, ko jūs varbūt dzirdējāt jau, es arī sev esmu sapratis, cik grūti ir savienot baznīcu, draudzi, kristietību ar politiku. Tieši tāpēc. Jo jūs zināt šo teicienu, ka politika ir kompromisa māksla. Kristietība nav kompromisa māksla. Ticība Dievam nav kompromiss. Es ticu, ka ir ticīgi cilvēki politikā. Vienlaicīgi man ir žēl viņus, jo ir jābūt ļoti lielai, stiprai ticībai, lai paliktu savos kristīgajos uzskatos un tos nenodot. Es šodien lasīju politologu Anda Kudoru rakstu, un viņš rakstā, baznīca un valsts ir nodalītas viena no otras, un to jūs zināt, tas ir satversmē ir rakstīts, baznīca un valsts ir nodalītas viena no otras, bet tas nenozīmē, ka ticīgie ir nodalīti no valsts. Katram pilsonim ir tiesības uz to, ka viņa intereses ir pārstāvētas parlamentā. Mūsdienu Latvijā, pat ja neviens deputāts nebūtu ticīgs saimā, ministra kabinetā, man kā ticīgam cilvēkam, jums kā kristīgiem ticīgiem cilvēkiem ir tiesības, ka jūsu pārliecība arī tiek pārstāvēta valsts līmenī. Un tomēr, tas, ko Baptisti saka, ne valsts varai, nekādai sabiedriskai organizācijai, ne ģimenei nav nekādu tiesību piespiest vai aizkavēt ticēt Dievam. Šajā principā ir ietverta arī pārliecība par valsts un baznīcas institucionālu nošķiršanu. Valsts un baznīca kā divas atsevišķas lietas. Ja mēs skatāmies vēsturē, vieni kristieši saka tā, Romas imperators Konstantīns Lielais, Konstantīns I, viņš ar kristietības atļaušanu, tas ir 313. gads, nevis 1313. gads, viņš pavēra kristietībai durvis. Viņš ļāva beidzot, faktiski beidz vajāšanas un ļāva kristiešiem nākt vispār kopā un kādas lietas darīt. Un viņš palīdzēja izplatīties kristietībai vismaz Eiropā. No otras puses, jūs atradīsiet kristieši, kas pateiks skaidri un gaiši, tas bija visstrakākais, ko varēja izdarīt viens valdnieks. Viņš sajauca politiku kopā ar kristietību. Viņš sabojāja kristietību. Viņš atšķaidīja kristietību. Kristīgā mācība faktiski samaļās kopā ar politiku.
kompromisais. Jēzus Kristus, Jāņa evaņģēlijā, 18. nodaļā viņš par sevi saka, Jēzus Kristus saka par sevi, mana valstība nav no šīs pasaules. Ja mana valstība būtu no šīs pasaules, mani kalpi būtu cīnījušies, lai es netiktu jūdiem nodots, bet mana valstība nav no šīs pasaules. Jēzus Kristus skaidri norāda, ka viņa valstība, viņa spēks nenāk no šīs pasaules. Jo, ja būtu nākus, tad viņš būtu izveidojis sev armiju. Viņam bija tāda iespēja. Toreiz viņam sekoja 1000 cilvēku. Viņš varēja izveidot sev armiju un viņš varēja reāli iekarot Jeruzalemi, ja viņš gribētu. Kā cilvēks, ne kā Dieva dēls, bet kā cilvēks viņš to varēja izdarīt. Viņš to neizdarīja. Viņš nebija nācis uz zemes, lai izveidotu svēto valsti, ar svēto valdnieku, ar svētajiem ministriem, ar svēto parlamentu, ar svētajiem pilsoņiem. Viņš skaidri pasaka, bet mana valstība nav no šejienes. Dažreiz ir tāds sajūta, ka tā skaitā cilvēki, kas varbūt savu sauc par kristiešiem, viņi līdz galam to nav sapratuši. Un tā gadiem ejot, faktiski baznīca soli pa solim saug kopā ar politiku. Un daudzas lietas, ko mēs esam redzējuši vēsturē, mēs varam pārmest baznīcai, bet, kā jau es teicu, mēs nevis varam pārmest kristietībai un Jēzus un Kristum, bet mēs varam pārmest cilvēkiem, kas izmantoja situāciju. Līdz beigās, tas, ko es jums šodien jau minēju, katoļu mūks Mārtiņš Luters 1517. gadā, 31. oktobrī, pēc atgriešanās no Romas, kur viņš bija aizdevies, lai stiprinātu savu ticību, bet viņš redzēja tās lietas, kuras mēs tikai filmās varam paskatīties. 31. oktobrī pēc nostāstiem, vai precīzi vai neprecīzi, to ir grūti pateikt, pie Vitenbergas baznīcas durvīm ar naglu piesit šīs 95 tēzes. Un galvenokārt, jūs varat izlasīt, arī tās ir vērstas pret absurdajiem grēku izpirkšanas papīrīšiem, kur varēja par naudu atbrīvoties no grēkiem. Tur 27. un 28. tēze skan tā, tas ir latviskais tulkojums. Tie sludina cilvēku izdomātu mācību, kuri apgalvo, ka tiklīdz kā grasis skanēdams iekrīt lādē, dvēsele tajā pašā brīdī izlido no šķīstītavas. Ir gan tiesa, ka tiklīdz grasis nošķina lādē, tā alkatība ir klāta un pieņems spēkā. Turpretī vispārējā aizlūguma par dvēseli rezultāts ir vienīgi Dieva ziņā. Tikai Dievs var atbrīvot no grēka. Neviens cits nevar atbrīvot no grēka. Ne par kādu naudu tu nevari izpirkt sevi no soda. Ne par kādu. Un tad rodās jautājums, kas bija noticis ar baznīcu? Kas bija noticis? Kā viņi vispār varēja aiziet no tā, ko Jēzus Kristus māca, kas ir rakstīts Bībelē? Kā viņi no tā varēja aiziet līdz tādam absurdam? Un kaut kur es tā iedomājos, tas ir kā salīdzinājums. Ja tu paņem vienu baltu krāsu, buņģiņu, tu mazliet piepilini melnumiņu. Jūs zināt, ja jūs aiziet uz kādu lielveikalu, jums vajag pelēko toni, tad ļoti ātri dabūt pelēku toni. Daži bilieniņi un jums ir pelēki. Un tā turpinot, paliks pavisam tumšs. Un beigās baltā krāsa vispār būs melnīla krāsa. Ir tāds sajūta, ka gadu simtiem tas notika ar baznīcu. Mazliet kompromisiņam galā, politiskas cīņas, varas, kaut ko varam paklusēt, kaut ko nepateikt. Vislabāk, lai cilvēki paši nelas Bībeli. Vislabāk, lai viņiem nav Bībeli viņu valodā. Vislabāk, ja būs kāds, kurš pateiks, kas tur rakstīts. Vai kāds pateiks, ka viņš ir Dieva sūtnis, viņš zina vislabāk, kā ir. Piektdienā notika konference Reformācijas krāsas, un viens no lektoriem, Gīns Lūsis Grīnbergs, viņš teica tā: valsts lieto reliģiju, lai kontrolētu un vadītu sabiedrību.
Viņš atskatījās uz iepriekšējo periodu, protams, ne uz šodienu, bet valsts lieto reliģiju, lai kontrolētu un vadītu sabiedrību. Redziet, valsts vara, valsts vīri, valsts sievas, politiskā elite, viņi vienmēr ir izmantojusi reliģiju, kristiešus savu politisko mērķu sasniegšanā. Un tieši tādēļ es vienmēr ar bažām skatos, ieklausos cilvēkos, politiķos, kas saka, es esmu ticīgs cilvēks un es aizstāvu jūs. Ne valsts varai, nekādai sabiedriskajai organizācijai, ne ģimenei nav nekādu tiesību piespiest vai aizkavēt ticēt Dievam. Un šajā principā ir ietverta arī baznīcas un valsts nošķiršana. Vienlaicīgi tas nozīmē, ka arī es nevaru piespiest savus bērnus ticēt vai neticēt Dievam. Es varbūt lietot vārdu, ka tas nav manos spēkos. Un tajā pašā laikā, ja viņi tic, man nav tiesības iejaukties ticībā. Un tādēļ man īpaši aizskar kādi populārāki jampampiņi, kas izsakās par Dievu, par kristiešiem, par draudzi. Jo tas, ko es pagājušajā reizē arī sludināju, Jēzus Kristus dzīvā miesa ir draudze. Draudze ir Jēzus Kristus dzīvā neredzamā miesa šeit uz zemes, neaptaustāma. Ja? Tā saka, Jēzus Kristus miesa tā ir. Un ja kāds ņirgājas par to miesu, ja kāds viņu apsmē, ja kāds viņu ierobežo, uzbrūk, kropļo, tad tas man personīgi sāk. Un kristiešiem ir par to arī jājūtās sāpināti. Un es neteiktu, ka tas nozīmē, ka tās sāpes vajag varbūt tik laji paust, kā to dara pavisam traku reliģiju pārstāvi. Bet tas viennozīmīgi nozīmē, ka ja dar kāri manam Dievam, manam Jēzum Kristum, tad es drīkstu par to paust savu sašutumu. Katrā gadījumā, ja tāds sašutums veidojās, tad es varu ar to dalīties ar citiem cilvēkiem, kas man palīdz varbūt tikt pāri kādām pārdomām. Mums nav obligāti jāpaliek malā un jānolaiž galvu. Jā, tā ir sanācis. Un tas iemesls, kāpēc mēs varam nenoliekt to galvu, ir tas, ko es jums minēju, jo tas mūsu valdnieks Jēzus Kristus, viņš saka, mana valstība nav no šīs pasaules. Viņš rūpēsies un aizstāvēs sevi, savu draudzi, bet vienlaicīgi tas man iepriecina, ka viņa valstība nav no šīs pasaules. Viņš spējas aizstāvēt savus cilvēkus, un viņš nav ar šīs pasaules rīkiem ierobežots.